cauri, un šodien tas ir neviens cits kā Māris Žunda, kas ir cilvēks, kurš ir IT speciālists pēc savas izglītības būtībā, bet jau 10 gadus viņš iedziļinās veselībā padziļināti, tā kā to dara ļoti maz cilvēku. Un mēs esam gan priecīgi, gan pateicīgi viņam par to, ka viņš iedziļinās arī tajā, kas ir zem zīno veselības koncepcija, un viņa tas visaptverošais redzējums par to, kas ir veselība un kā zem zīno veselības koncepcija tajā visā iekļaujās, lai mēs varētu būt veselāki, ir supervērtīgi. Tāpēc es domāju, ka mums visiem, kas mēs te esam pieslēgušies, šis būs ļoti vērtīgs vakars. Māri, vārds tev, un paldies, ka tu dalies ar savu pieredzi. Paldies, Ivar! Sveiciens visiem! Variet čatiņā ierakstīt, no kurienes mēs šodien esam pieslēgušies, lai nedaudz saprastu, kur mēs atrodamies. Rīga, Norvēģija, Liepāja, Jelgava, USA, Ventspils. Es domāju, ka superīgi, ka mēs esam no dažādām vietām, jo tēma, par kuru es šodien runāšu, stress un iekaisums, ir daudzējādā ziņā aktuāli jebkurā pasaules malā, jebkurā pilsētas malā, jebkurā lauku reģionā, un es mēģināšu to ielikt tajā savā pieredzē, kam es esmu gājis cauri, jo dažreiz ar tādiem personīgajiem pieredzes stāstiem mēs aizskaram cilvēkus dziļāk, nekā ar zinātniski pamatotiem pētījumiem, un dažreiz mums vajag tādus, dažreiz mums vajag arī personiskus stāstus, un tad šodien es arī varbūt mēģināšu iziet varbūt uz tādu arī personisku stāstu. Es padalīšos ar ekrānu, un ķersimies klāt. Mans mērķis šodien ir mēģināt parādīt sākumā jums divas svarīgas lietas, tātad kā stress un iekaisums ir arī saistīti, un arī parādīt pāris atšķirīgās lietas, varbūt, kur viņi nav saistīti. Mans mērķis daloties un esot zīno cilvēku komandā ir veidot vidi, kurā ir turīgi, laimīgi un veselīgi cilvēki. Ja kādreiz es biju vidē, kur mēs visi bijām līdzvērtīgi, varbūt nelaimīgi, tā varētu nosaukt to, tad šobrīd es esmu sapratis, ka tā vide, lai būtu veselīgi, laimīgi, priecīgi, enerģiski un turīgi, viņi ir jāveido. Pati no sevis viņa neradīsies. Un tas ir mans iemesls, kāpēc es dalos ar dažādu veidu webināriem, informāciju, pieredzi, jo tādā veidā cilvēki man apkārt paliek gudrāki, izglītotāki, un tā rezultātā viņi var pieņemt labākus lēmumus un padarīt savu dzīvi veselīgāku, produktīvāku un laimīgāku. Mana pieredze, kā jau Ivars sākumā minēja, ir saistīta ar IT projektiem, ar IT projektu vadību, ar dažādiem administratīviem darbiem IT nozarē. Un šobrīd es jau pēdējos 10 gadus uzskatu sev par veiksmīgāko, efektīvāko pozitīvā stresa metožu ieviesēju Latvijā. Tā bāze ir izveidota ar ūdīšanās skolu, ar dažādām elpošanas tehnikām, un šobrīd es strādāju arī ar zemapziņu, kā hipnoterapiju, hipnozi, saprotot ļoti labi emocionālo bildi, saprotot limitējošos mūsu domas, pārliecības, kas mums traucē pavirzīties uz priekšu. Un arī šī šodienas webināra Zooms prezentācija ir par to, kā mainīt mūsu priekšstatus un paskatīties uz lietām savādāk attiecībā par uzturu, attiecībā par stresu, attiecībā par dzīvi. Un mans stāsts sākās jau pirms 20 gadiem, kad man izrakstīja asinsspiediena medikamentus. Un šis bija viens no dzinējiem, kurus sāku neapzināti meklēt risinājumu savai veselībai. Es daudzus gadus lietoju medikamentus un biju nonācis līdz dažādām citām blaknēm, kas bija svars,
endokrīnās sistēmas izjaukšana, zarnu trakta izjaukšana, darbības mehānismu. Un šobrīd mēs ļoti labi zinām, ka sirds asinsvads sistēmas riski slēpjas klusi. Viņus sauc arī par slēptajiem iekaisumiem, par kluso slepkavu, jo pirmais simptoms, kas izpaužās, ir infarkts vai insults, kas ļoti bieži var būt nāvējošs. Un savos 30 gados es esmu pateicīgs par to, ka bija cilvēki, kas man padalījās ar to, ka ir tāda vidusjūras diēta, ka taukiem ir nozīme, ka tauki atšķirās, ka viņus var izmērīt, ka ir skandināvu uzņēmums Zenzino, kurš jau gadiem dalās ar šāda veida pieredzi un zināšanām, un vai man būtu interese ieskatīties dziļāk un uztaisīt asins testu. Un, ja sākotnēji pirms šī aicinājuma es neskatījos un nedomāju virzienā uzturs, kroniskais stress, kroniskais iekaisums, tad kaut kādā brīdī, pateicoties iedvesmojošiem cilvēkiem, arī manam skolotājam Vimam Hofam, uz kā bāzes es izveidoju rūdīšanās skolu, un ilgus gadus praktizēju un darbojos ar elpošanas praksēm. Pateicoties Zenzino veselības koncepcijai, kas ir palīdzējis man saprast un izprast tauku nozīmi un sakārtot asinsainu un arī asinsspiedienu. Un jebkurā gadījumā, tad, kad manā vai kāda cilvēka dzīvē parādās iespēja, mums ir nepieciešams pieņemt izvēli. Un izglītot izvēli prasa laiku, viņa pat neprasa naudu, viņa prasa laiku, viņa prasa izglītoties, viņa prasa iedziļināties. Un tas ir tas, kur es veltīju savu uzmanību tajā laikā. Ja mēs skatāmies šobrīd, es atceros pirms 10 gadi arī pats, kad es bišķiņu sāku pētīt tēmu veselība, es kaut kā ļoti skeptiski un naivi skatījos uz datiem, ka katrs tur 1 no 8 cilvēkiem pasaulē cietīs ar kaut kādām mentālām saslimšanām, ka kaut kādas depresijas, asinsspiedieni un riski pienāks un ka viņi būs tik reāli tuvu, kā es to šobrīd redzu un ar ko saskaros, es tam neticēju. Bet ko mēs redzam, pasaule paliek slimāka, gan fiziski, gan mentāli. Un tas, ko es gribu pateikt, arī, ka mainās instrumenti un rīki, kā mēs šobrīd strādājam ar savu veselību, kā mēs strādājam ar savu fizisko un mentālo veselību, un ka tas vairs nav tik vienkārši, kā kādreiz mēs cerējām, vai vēl joprojām daudz cer, ka, teiksim, pārtika ir piepildīta, ka debesis ir skaidrākas, ka gaiss ir tīrāks, tieši tāpat kā tas bija pirms 30, 40 gadiem. Jo, ja mēs iedziļinamies katrā no šiem jautājumiem, mēs sākam saprast, ka, diemžēl, dati, statistika, vides piesārņojums, daudz apstākļi mainās. Tā rezultātā arī mainās mūsu veselība. Ja mēs skatāmies uz statistiku, to, kas attiecās par tieši mentālo veselību un tādu, kas saistīts ar stresu un ko mēs labāk saprotam tieši caur tādu mentālo veselību, depresiju, trauksmēm, pusauģu krīzēm, pašnāvībām, psihiskiem traucējumiem, tad procentuāli dati pasliktinās. Un, ko es no savas puses pretēji varu pateikt, tad mēs varam runāt kā pieauguši cilvēki par miega kvalitātes pasliktināšanos, par konfliktiem, kas rodas darba vidē. Mēs varam runāt par nesaskaņām starp cilvēkiem un agresiju un daudzām tādām lietām. Tā ir tā ārējā izpausmē, kas parādās kā hronisks, neiroloģisks iekaisums vai kāds novirzes no normas, kā mūsu sistēma labvēlīgi varētu darboties. Un ja mēs runājam par darba vidi un stresa izpausmi, tad dati apliecina, ka stresa pieredze darba vidē pieaug, un mana pieredze, tad, kad es sāku mainīt savu izpratni par uzturu darba vidē, pamainījās uz to, ka es sāku izvēlēties uzturu savādāk, nevis tās vietas, kur
piedāvā komplektus un komplekts vēl bez maksas bonusā, bet izvēlēties tās vietas, kuras pats varēju sakombinēt salātus, zivi iespējams, vairāk izvēlēties tādus pretiekaisuma uztura plānus, bet tam bija viens mīnus. Tas bieži vien maksāja 2, 3 vai pat 4 dārgāk nekā standarta piedāvājums, ko piedāvāja kāds komplekss risinājums. Un lētākā cena darba vidē ēdiena jomā noved pie tā, ka ilgtermiņā mums ir viena vismaz maltīte, kas ir neveselīga, es to teikšu tā, un ja vēl mums ir brokastu vakariņu režīmi izjaukti, tad nav brīnums, ka darba vidē mēs jūtamies bez enerģijas, ka mums nestrādā galva, un mēs mēģinam izmantot dažādus stimulantus, lai to kompensētu. Tā kā mēs varam ļoti dziļi no dažādiem aspektiem daudz ko analizēt. Klasiskā statistika nemainās, bet pasliktinās. Dažas tendences, salīdzinot ar pēdējiem 10 gadiem, tad statistika paliek jaunāka. Proporcionāli aptuveni ir zināms, no kā mēs nomirsim, bet, kā jau es teicu, viņi paliek jaunāki. Tātad sirds asinsvadu sistēma riski, uz kuriem es pievērsu uzmanību jau pirms 10 gadi, tāpēc es ļoti labi varbūt pārzinu to statistiku, plus arī saprotu to vīriešu ceļu, cik liels risks ir 45+ piedzīvot infarktu, insultu. Varbūtība ļoti liela, un ņemot vērā, ka viss paliek jaunāks, svars paliek lielāks gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, tā kā tie visi riski parādās. Nu, tas, ko mēs pārstāvam un tas, ko es pārstāvu, ir principā metode paskatāmies spoguli un sevi un izlēmjam, kas man dzīvē ir svarīgi. Mēs iesim izglītojošo ceļu, un šīs prezentācijas beigās tātad attiecīgi arī runāšu par risinājumiem, ko tad mēs varam darīt un ko piedāvā Skandināvu uzņēmumu Zinzino. Un priekš manis tā ir ikdiena. Un tad, kad kaut kas ieiet ikdienā, tad tu vienkārši un viegli par to runā, un jo es vairāk pētu šīs tēmas, jo vienkārši dažādi aspekti parādās, bet mums katram pašam ir jāatbild uz jautājumu, cik tad man tā veselība ir svarīga, kādi ir tie riski, un tad es mēģināšu arī par to šodien runāt. Es dzīvoju Spānijā šobrīd, un pa labo pusi mēs varētu redzēt vidusjūras diētu, bet jāsaka, ka lielākai daļai šāda ēdiena reize nebūtu neizskatās Spānijā. Mēs dzīvojam ilūzijās par to, kas ir vidusjūras diēta, bet Spānijas vidienē zivju nav, vai viņas ir sarežģīti pieejamas. Kreisajā pusē ir saucamā rietuma diēta, varbūt ne tik izteikta, varbūt viņa ir smalki ietērpta kaut kādos citos produktos, bet atšķirības patiesībā nav. Mēs ļoti labi saprotam, ka viņa rada stresu organismam, viņa rada iekaisumu, ir nepareiza proporcija saistībā ar piesātinātajiem taukiem un taukskābēm, ir pārlieku liels cukura un dažādu miltu izstrādājumu patēriņš, iekaisuma pārsvarā, tad, kad mums pa daudz omega-6 taukskābes, tad mums rodas iekaisumi, ātrs ēdiens bez šķiedrvielām, kas nepabaro zarnu traktu. Ietekme ir veicina kronisko iekaisumu un stresu, nestabils cukuru līmenis, nogurums, miegainība, nervu sistēmas pārslodze, kas izraisa stresu, tātad organisms ir stresā, un tas ir tas iekšējais stress, kuru mēs varbūt neapzināmies. Nu, un mana mīļā tēma tātad beigās tas ir daudz lielāks sirds un asinsvadu sistēmu risks. Un pretstatā mēs varam likt, tātad mēs viņu varam saukt par vidusjūras diētu, mēs viņu varam saukt par pretiekaisumu diētu, un ja mēs ieskrienam bišķiņu, tā teikt, uz priekšu dažas minūtes vai dažus slaidus, tad tas, ko es sadzirdēju, un tas, ko es šobrīd ļoti labi saprotu par Zinzino veselības protokolu, viņš ir veidots tā, lai radītu vidi, kur hroniskam iekaisumam nebūtu iespējams izpausties. Un tā ir tā pretiekaisuma diēta, jeb miera diēta, jo stress un iekaisums ir saistīts. Šeit mēs paskatīsimies uz hronisko stresu. Kas ir tie elementi, kas veido hronisko stresu? Tas ir zarnu trakts. Tā ir smadzeņu darbība, jeb as starp zarnu traktu un smadzeņu darbību. Sirds asinsvadu sieniņas,
Organisma biomaiņas procesi veido stresu. Dzīvesveids, vide, uzturs veido to, kā mēs jūtam. Mēs bieži vien stresu asociējam ar emocijām, bet ir bioloģiskais stress, kuru sakārtojot, ir daudz vieglāk strādāt ar emocijām, konfliktiem un mums labi pazīstamo tēmu attiecībām, piemēram, starp vīrieti un sievieti. Varbūt jāsakārto ģimenē ir šī as, jāsakārto iekaisumi organismā, tātad bioķīmiski jāpalīdz organismam iegūt resursus, lai mēs varam runāt par emocijām, lai mēs varam nereaģēt tik asi, lai mums starp nervu sistēmas sinapsēm veidojas savienojumi, un lai signāli no vienas istabas malas līdz iekšienei nonāk bez satraukuma, bet vieguma un miera. Līdz ar to mēs varam paskatīties arī tālāk, ja mēs skatāmies uz kronisko iekaisumu. Kas ir tās komponentes, kuras mēs varam minēt? Tātad kronisko iekaisumu veido mums jau labi iepriekš izskatītais stresa vai kroniskā stresa līkne. Kronisko iekaisumu veido mums labi zināmā zarnu traktā caurlaidība, disbioze, kairināto zarnu sindroms, autoimūnās saslimšanas, alerģijas, satraukumi, depresijas, smadzeņu darbības traucējumi, un mēs varam smalkāk un smalkāk sākt izskatīt dažādus virzienus. Tātad no vienas puses mums ir stress, kur mēs zinām, ka viņš ir saistīts ar iekaisumu, no otras puses mums ir iekaisums, kas veido arī stresu. Nervu sistēma strādā kombinācijā ar smadzeņu darbību. Tātad as starp imunitāti, kas ir zarnu traktā, un smadzenēs ir cieši un daudzpusīgi pētīta, un mēs ļoti labi zinām, ka normāla nervu sistēmas darbība noteikti iekļaus arī regulētu zarnu trakta darbību. Bet, ja mēs piedzīvojam nervu sistēmas satraukumu, tad visdrīzāk mums var būt arī caureja, aizcietējumi, un mēs ļoti bieži pie stresa izjūtam to, ka publiskās runas laikā uzstājoties man kaut kur ir jāskrien vai kaut kas notiek manā vēderā. Nervu sistēma sākas vēderdaļā, parasimpātiskā nervu sistēma, kas atbild par mieru. Satraukuma nervu sistēma, simpātiskā nervu sistēma. Tātad, ja organismā ir iekaisumi, viņa visu laiku satrauc nervu sistēmu. Līdz ar to stresa un iekaisuma korelācija vai kopīgais ir ļoti cieši saistīts ar to, ko mēs liekam mutē. No stresa teorijas tātad idejiski ir pozitīvā stresa metodas, ar kurām es strādāju, tātad ir adaptācija vai nāve. Tātad vai nu šūna spēj izdzīvot, piemēram, skābekļa trūkumu laikā, kad mēs taisam elpas aizturi, vai arī viņa spēj izdzīvot tad, kad mēs ejam pirtī karstumā, vai arī tad, kad viņa var izdzīvot, kad mēs ejam augstumā, vai piedzīvojam badošanās pieredzi, kas arī ir pozitīvā stresa metodika. Un tādā veidā organisms pašatjaunojās, varbūt attīrās no tā, kas mazākajās struktūrās nav efektīvs un vesels, bet, protams, attīrīšanās process rada iekaisu. Mēs adaptējamies, un ārējie stresori, kā mēs trenējam savu nervu sistēmu, te ir top 6 instrumentu rīks, un mēs paskatīsimies arī uz top 6 iekaisumu instrumentu rīkiem, tad primārais ir saistīts ar uzvedības mehānismiem, darīt vai nedarīt elpošanas mehānismu, elpošanas regulāciju, elpošanas vingrinājums, dažādas kontrastu prakses, kas saistīts ar augstumu, karstumu, un saules ietekmi, miega ritms, fiziskās aktivitātes, apzinātība un pašregulācija nervu sistēmas, sociālā saikne un sarunas. Tad šīs tās lietas, kas nomierina nervu sistēmu vai trenē viņu, adaptē. Un ja mēs skatāmies no pretiekaisuma rīkiem, tad es aizskrienot arī jau uz priekšu, ieliku un izdalīju vienu no svarīgākajiem, kāpēc? Tāpēc, ka sakārtojot omega-3 augstskābes, tas ir tieši līdzvērtīgs kā tāds ļoti specifisks treniņš, kā elpošana jūsu nervu sistēmai, un specifisks treniņš, kā ļoti būtiski mūsdienu cilvēkam pamainīt iekaisuma mehānismus organismā. Pretiekaisuma uztvurs, kas, protams, iekļauj arī taukus un tās pašas omega-3, mikrobioma atbalsts, šķiedrvielas, svara
uzraudzīšana, monitorēšana pasaka ļoti daudz ko. Tātad, pievēršot uzmanību šim, mēs varam ļoti daudz ko pateikt, vai mēs esam kurā pusē. Kopīgais miegs un miega process, tātad miegs ir nepieciešams gan nervu sistēmai, gan iekaisuma procesiem, tāpēc, ka organisms caur nervu sistēmu atjaunojas naktī visvairāk, un fiziskās aktivitātes. Ja mēs iedziļinamies vēl vairāk cilvēka attīstības posmos no gada līdz 20 un vairāk, tad mēs redzam, ka ietekme ir hroniskam stresam un iekaisumam kamā. Ja mēs šīs lietas neregulējam, tad mēs pātrinam novecošanos, un mēs to saucam par to, ka paskaties pasē, ko tu gribi. Manā gadījumā tas nestrādāja, jo man bija 20 gadi. Vai arī mēs piedzīvojam mūža kvalitātes vai mūža, tā teikt, dzīves kvalitātes kritumu, ja mēs nerisinām šos jautājumus. Kuras ir tās sistēmas, kuras mēs novērojam? Tad uzturas sakārtošana ietekmē un tātad iekaisuma un stresa sakārtošana ietekmē nervu sistēmu, kas ir hormoni, endokrīnā sistēma, kas ir beigās ir biomaiņa. Endokrīnā sistēma ir izteikti tātad dažādu hormonu un dažādu sistēmu, vairogdziedzera, aizkuņa dziedzera darbība, metabolisms, tātad biomaiņa, tātad kā rodas enerģija, un mana mīļā sirds asinsvadu sistēma. Tātad, un šūnu līmenī mēs arī varam novērot kaut kādas lietas, ja mēs šādā veidā dzīvojam kroniskā iekaisumā, kroniskā stresā, tad kaut kādā, pieņemsim, apzinātā vecumā, 18, 20 gados, mēs saskaramies ar to, ka klausies, man nav enerģijas, man uzmetās pumpas, man nestrādā zarnu trakts, mēs pieliekam klāt vēl milzīgu alkohola patēriņu, kas notiek jauniešos, un, teiksim, 18 plus, un tādā veidā mēs ļoti daudz ko pabojājam. Mēs esam brīvībā no vecākiem, no skolas, no sistēmas, un mēs gribam izbaudīt tomēr to fast food ēdienu un pieliekam to visu. Un tādā veidā, ko es gribu pateikt ar to? Es pieļauju domu, ka šeit mums ir cilvēki 30, 40 plus. Hroniskam stresam un hroniskam iekaisumam ir kumulatīvs efekts, viņam ir uzkrājošs efekts. Tātad tas nenotiek vienā dienā, un strādājot ar zino asins testiem, augstskābu testiem, ar bērniem, ar jauniešiem, ar pieaugušajiem, mēs laicīgi varam identificēt šos riskus. Tieši tāpatās mums ir asins tests uz D vitamīnu, ja viņš ir zems, tas nozīmē organismā ir iekaisuma process. Ja mums nav omega-3 augstskābes, un es jau runāšu par asins testiem un vēl testā dažādas lietas mēs redzam, tad mēs arī varam teikt, ka ir hroniskais iekaisums. Nevis minēt. Protams, mēs varam arī novērot lietas un minēt, bet šis nav tas gadījums. Es nedaudz gribu parunāt par vidusjūras diētu, kur jau pēdējos 5-10 gadus ir viena no top diētām zinātniski pamatota, kas saglabā dzīves kvalitāti maksimāli efektīvi. Šobrīd arī es dzīvoju Spānijā jau kā gadu, un ir arī savi novērojumi, kas te notiek. Arī Latvijā vidusjūras diēta tiek rekomendēta, un jūs varat atrast vidusjūras diētas rokas grāmatu diētas plānu, kur vairāk tiek paskaidrots par to, kas ir nepieciešams, vai uzlabot sirds veselību, vai samazināt vēža risku, vai palīdzētu uzturēt veselīgu svaru un biomaiņu. Apakšā ir saite, kur jūs varat izmantot un paskatīties. Galvenā ideja ir, ka iekaisuma dzīvesveids un stresa vadīts dzīvesveids un vidusjūras dzīvesveids, ja pretiekaisuma dzīvesveids, viņā ir kaut kādas atšķirības, kuras mēs nezinām. Un nezināšana novad mūs pie tā, ka mēs veikalā izdaram nepareizas izvēles. Nezināšana novad pie tā, ka mēs ceram, nevis zinām. Un nezināšana, ka mēs varam sadarboties ar cilvēkiem, kas var kaut ko izmērīt, asins testos vai parādīt rezultātu, novad pie tā, ka mēs nezinām, kur mēs esam. Un, kā jau es minēju, pateicoties tam, ka pirms 10 gadus uztaisīju asins testu, tas man palīdzēja sakārtot sirds asinsvadu sistēmu riskus, atbrīvoties no medikamentiem un samazināt asinsspiedienu. Bet ietekmes ir dažādas. Enerģija, hormoni, iekaisums, ēdiens, tātad visas šīs lietas kaut kādā vērā mūs ietekmē. Šeit ir varbūt tāda vizuāli skaidrāka bilde, tad, kad mēs runājam par to, ka kādreiz zāle bija zaļāka, debesis zilāks, un arī jāsaka, ka Padomju Savienībā patiesībā tur 80. gados ēdienu
uzturs un bērndārs politika lietot zivju eļu, kas bija ļoti briesmīgi, tie, kas atcerās, varbūt bija principā pamatot. Un tas, ko mēs redzam, teiksim, jā, mēs kaut kur šaujam greizi. Tātad kaut kur minerāļi, kaut kur šķiedrvielas, kaut kur antioksidanti, kaut kur omega-3 augstskābes, kaut kur fermentētās baktērijas, olbaltumvielas, piesātinātās augstskābes, nātrijas. Tātad kaut kur kaut kādas lietas ir atšķirīgas to, kā mēs šobrīd ēdam, kā mēs veidojam uzturu un kā tas ietekmē mūsu veselību. Kā izpaužas neredzamais iekaisums? Tas ir tas stāsts par to, ka man viss asins ainās labi. Tikai nezinu, katru septembri mēs slimojam. Tad, kad es atbraucu uz Spāniju, te ir kondicionieri pa dienu vai vakaros ir vēss un kontrasti, un cilvēks saslimst un uzskata to par normu. Vai arī regulārs iesnas pavasarī tiek uzskatīts par normu. Tātad dažādas smalkas nianses. Tātad grūtības koncentrēties, tieksme pēc ātriem ūdhidrātiem, emociju disregulācija, kas ir jauniešiem, bērniem un arī pieaugušiem izteikta, vai arī emociju pat nepaušana, kas ir ļoti izplatīta, ar ko es arī strādāju. Termoregulācijas procesi organismā, augsts kājas, augsts rokas, smadzeņu darbības, kaut kāda traucējuma, atmiņas traucējuma, kaut kādas mazās galvas sāpes, savilkumi, kaut kas sistemātiski atkārtojas. Kā izpaužas redzamais kroniskais iekaisums? Mazāk enerģijas, smadzenes strādā lēnāk, vēdera pūšanās, rūpējos par sevi, bet svaru nevar noregulēt. Daru visu, ēdu tur labākās diētas, bet nevar noregulēt. Un par šito es arī parunāšu šodien vienā konkrētā situācijā, analizējot augstskābu testu. Savilkumi, nevēlēšanās, enerģijas trūkumi, miegs un tā tālāk. Ādas sausumi, reakcijas, tas ir tas, ko mēs varam novērot un saukt par kronisko iekaisumu. Un šeit es gribu parādīt vienu instrumentu, tātad augstskābu asins tests, kas sastāv no vairākiem marķieriem un tabos, kas parāda, kas ir uzsūcies pēdējo 120 dienu laikā. Un analizējot šo testu, parādās ļoti daudz interesantas lietas. Mēs zinām, ka skābēm, lai sintezētos par nākamo augstskābi, ir nepieciešami saucamie kofaktori, jeb mikroelementi, jeb B grupā vai vēl kaut kāds papildus vielas, lai uzģenerētu nākamo augstskābu ķēdi, ko mēs saucam par vielmaiņas procesiem. Tātad, ja mums kaut kas iztrūkst mikrovielās, makrovielās, tad organismam ir grūtāk to visu sasintezēt. Un šajā gadījumā cilvēks vai iedomātais cilvēks, kuru mēs analizējam šobrīd, ar periodiskumu izmanto variantu ēst ļoti kvalitatīvu diētu, mēģināt samazināt svāru, rūpēties par sevi, bet, ja mēs skatāmies uz šūnas membrānas stāvokli, tad viss tas labais, līdz kam šobrīd cilvēks ir nodzīvojis, vai viņa apziņa ir sapratusi, ka man jāsāk mainīties, bioķīmiski nevar tikt sasniegts. Vai arī tiek sasniegts traucēti, tāpēc, ka šūnas membrānas pārvalks, apvalks ir viena no barjerām, kas traucē jebkādām vielām nonākt asinīs. Vai tas ir burgeris, kuru es svētdienas vakarā apēdu vai piekdien, vai arī tas ir viskrūtākais salāts vai viskrūtākā zivs, viņa netiek cauri barjerai, tāpēc, ka šobrīd ir jāpieņem savā ziņā radikālākas metodes, tādas, kas strādā, lai sakārtotu šūnas membrānu barjeru. Un šeit no testa mēs arī varam saprast, ka organismā ir problēmas arī ar zarnu trakta barjeru. Un ja mums ir jau divas barjeras, kas neģenerē, nesintezē, nešķeļ, nevar uzsūkt caur zarnu trakta sieniņām pārtiku un nodot to arī asinsšūnai, tad mums ir ļoti grūti ar gribas spēku un diētas plāniem sakārtot to, kam mums būtu jābūt. Es esmu atmetis jau ideju ar gribas spēku un ēdienu dienas grāmatām kārtot cilvēku veselību.
Tieši tāpēc Zinzino veselības protokols ir viens no viegliem, vienkāršiem risinājumiem sadarbībā ar asins testu, kā to labot. Un arī šeit tātad mēs redzam, ka iekaisuma profils organismā ir ļoti liels. 32 reizes vairāk asinīs ir uzsūkušās taukskābes, kuras, ja ir pa daudz, rada iekaisuma procesu. Membrānas disfunkcijai nepieciešams omega-3 taukskābes organismā vispār nav, un līdz ar to šūnas membrāna ir necaurlaidīga, un organisms dzīvo gan hausā, gan arī stresā no uzturvielu trūkuma. Mēs arī varam redzēt arahidonskābes, kas ir viena no omega-6 taukskābēm pārslodzi, kas rada papildus iekaisumu organismam. Nav aizsardzības no biomaiņas, nav aizsardzības mentāli, un dzīvesveids sekas principā ir ļoti riskantas. Ko parāda uztura dažādi novērojumi? Viņi principā runā par riskiem, kas var izpausties. Kāpēc vidusjūras diēta tiek pieminēta kā pozitīva pēdējo gadu laikā jau? Tāpēc, ka viņa visefektīvāk minimizē tos riskus, par kuriem mēs uztraucamies. Parunājot individuāli ar cilvēku, iedziļinoties jautājumos, protams, ir svarīgi saprast, tātad kā mēs sasniedzam tādu asins testu, kas ir tie ēšanas paradumi, cik bieži mēs ēdam, kāds ir olbaltumvielu tauku sadalījums dienā, kas ir tie saistīts ar emocionālo ēšanu, cik bieži mēs, tā teikt, paņemam kaut ko stresa laikā, vai kur ir tās problēmas, kas parādās ar kaut kādu neregulāru ēšanu, kāda ir mūsu izpratne par pārtikas kvalitāti, vai pārliecības, es pat teiktu. Omega-3 iegūma avoti, kur viņi ir vai vispār ir, šķiedrvielu apjoms, kur kā saprotam, dzeršanas, dzērienu paradumi, alkohols, kafija, saldinātie dzērieni, enerģijas dinamika dienā, miegs un stress, zarnu un gremošanas signāli. Zinzino koncepcija balstās šobrīd pieejamos 4 asins testos. Jā, Latvijā mums ir iespēja aiziet uz laboratoriju, nodot visādus paneļus. Zinzino ir izveidojis konceptu, ne tikai asins testi, bet arī produkti, kas katram šim asins testam ir risinājums. Zarnu traktam ir šķiedrvielas, balans testam ir balanseļa. Tātad pirms un pēc mēs varam parādīt rezultātu. D vitamīnam ir mums vegānais zinošaina produkts ar magniju. Cukuru līmeņa regulācijai tas ir kombinācija no visiem produktiem. Tātad mazinam iekaisumu, mazinam zarnu trakta iekaisumu, mazinam taukskābu iekaisumu, un cukuru regulācija notiek dabīgi. Ja mēs skatāmies uz rekomendācijām, ko ieteikt šādam sarkanam asins testam, un principā viņi ļoti tipiski, vai parasti viņi ir 80% gadījumos sarkani, tur 20% varbūt zeltani un ļoti, ļoti retos gadījumos zaļi. Parasti tie ir tādi zināmi notikumi, kad kaut kas ir zaļš. Tātad balanceļas lietošana 0,15 ml uz kilogramu. X-Tens ir produkts, kas palīdzēs taukskābēm šķelties. Tātad mikroelementi kā kofaktori, kas nepieciešami, lai organisms var izsintezēt nākamās taukskābes. Zinobiotika, šķiedrvielas, zarnu trakta vides sakārtošanai. Viva safrāns mazinam stresa līmeni organismā, stabilizējam miegu, labāk izguļamies un zinošaini. Tātad D vitamīns ir magnija. Ja mēs gribam izmaiņas organismā, mums ir jārēķinās ar ilgtermiņa projektu. Un tas ir tas, ko es sākumā arī minēju. Ja mēs dzīvojam kroniskā stresā un kroniskā iekaisumā, tad visdrīzāk mēs viņu esam jau līdz 18 gadiem uzkrājuši sevī. Un tā ir atbilde arī manā gadījumā, kāpēc jaunietis, 20-gadīgs, vīrietis sirgst ar paaugstinātu asinsspiedienu. Gan kroniskais stress, gan kroniskais iekaisums, kas tika veidots daudzu gadu garumā. Un ja mēs no šī momenta šobrīd gribam pieņemt lēmumu, mainīt šo kroniskā stresa, kroniskā iekaisuma izpausmi, mums ir jārēķinās, ka kaula struktūras mainās 7-10 gadu laikā. Ir
novērojumi omega-3 smadzeņu darbības uzlabojumos aptuveni 2 gadu laikā, jo perifērā asinsrite, smalkā asinsrite, kas nokļūst līdz smadzenēm, līdz ādas struktūrām, līdz iekšējiem orgāniem, satraukuma, stresa, neapzinātā stresa izpausmē ir savilkta. Tas nozīmē, ka uzturvielas nevar vienkārši nonākt, un es arī tādus asins testus esmu redzējis, kur cilvēks lielā stresā ēd kvalitatīvu pārtiku, bet līdz šūnai nekas neaiziet. Un nesaprotot, neuzdodot viņiem jautājumus, varētu likties, ka tev ir labs tests, dzeltens. Bet parunājot individuāli ar cilvēku, fonā ir ļoti daudz problēmu. Protams, viņas ir jārisina. Un Zinzino veselības koncepts solīt pa solītim to risina. Ja mēs runājam par riskiem, ko mazina taukskābu tests, taukskābes organismā, tad zinātniski pamatots stāsts ir ļoti vienkāršs. Ja mēs varam asins testā parādīt, ka mēs esam zaļajā zonā, jo mazāk dažādu veidu izpausmes simptomi mums parādās. Tik vienkārši. Tā tad ir produkts un ir asins tests, kas to risina. Ja mēs runājam par Spāniju, drīzāk tagad man daudz piemēru nāks no Spānijas salīdzināt ar Latviju. Tie, kas varbūt domā, ka viss Latvijā ir slikti, tad varētu teikt, ka Spānija arī dzīve iet uz leju. Veselība pasliktinās, vidusjūras diēta vairs nav tā, kas kādreiz, jo statistiski arī parādās problēmas. Arī D vitamīna trūkums, arī taukskābju trūkums, viss pasliktinās. Ja mēs runājam par vidusjūras dzīvesveida konceptu, tad 40% ieguldījums, ja īpatsvars no tā veido uzturs. 20% ir dabīgas kustības ikdienā, fiziskās aktivitātes. Stresa regulācija, lēns ritms un man jānav un rītdien un neceri, ka tev svētdien kāds atbrauks kaut ko salabot un paņems haltūru 6 dienu, neceriet, aizmirstiet. Tātad te ir miers. 20% īpatsvars ir tieši šāda veida dzīvesveida. Stresa regulācija, miega kvalitāte, saule, D3 vitamīns, sociālā kultūra un kopiena. Tā es aptuveni sadalītu to īpatsvaru, kā sadalās vidusjūras dzīvesveids. Un mēs viņu varētu saukt par veselīgu dzīvesveidu, kas veicina, mazina stresu, mazina iekaisu. Ja mēs skatāmies uz uztura īpatsvaru, tad 30% vidusjūras diētas uztura komponenta balstās sakārtojuma omega-3 taukskābes. Pieliekam klāt polifenols, augsti spiesta olīveļa, antioksidanti no dārzeņiem un augļiem, šķiedrvielas un fermentēti produkti, pārstrādātu produktu daudzums zems, augu proteīni un patiesībā maz gaļas, garšvielas un polifenolu, ēšanas ritms un sociālā kultūra. Es nevaru adaptēties 11. vakarā ēst Spānijā. Ir kaut kāds izņēmums dienvidu valstīs, ka viņi tā var. Iespējams, pēc gada es ziņošu jums, kā tas ir iespējams. Pagaidām man tas vēl nav saprotams. Ir smagi vakarā vēl ēst, ir grūti. Es drīzāk pieturētos pie tā, ka mēs pabarojam savu organismu ziemeļos ar no rīta iedodam visu, kas vajadzīgs, pēdam pusdienas kvalitatīvs vai vakariņas, un 6-7 vairāk neko neēdam. Mums tas tāds ēdienu dzīvesveids ir kaut kā dabiski pieņemams, varētu teikt lokāls. Vienīgais mīnus mums ir jāpaņem labākās vielas, aktīvās vielas, kas mums iztrūkst, lai piekoriģētu mūsu uzturu paradumus. Tātad, ko mēs redzam šeit Spānijā? Zivis, olīveļa tiek nomainīta pret frī kartupeļiem. Tātad arī kaut kāds nacionālos ēdiens jūs jau redzat, kā rekur frī un picas un ultra pārstrādātā pārtika vietējā veikalā Mercadona, kas ir spāņu veikals, ir pieejama. Tātad tāpatās mums ir iespēja saņemt ultra pārstrādāto pārtiku savā ikdienā, šeit Spānijā dzīvojot. Un dati arī parāda, ka vidusjūras diēta pasliktinās, kā es saku. Svars
korelē ar ultraprocesēto pārtiku. Tātad Latvijā mēs zinām, ir milzīgs bērnu un jauniešu aptaukošanās līmenis. Mēs zinām arī pieaugušo aptaukošanās un mazkustīgums. Fiziskās aktivitātes krīt, sēdēšana pieaug. Arī šeit office, mašīnas, kafija, ekrāni uzvar visu to, kas kādreiz dabīgi nebija. Man tepat blakus ir kalni, lielākā daļa uz kalniem staigāt nebrauc. Kalni te ir visapkārt, bet lielākā daļa cilvēku tur nestaigā. Tā ir mazākā daļa. Spānija joprojām dzīvo, kā jau es minēju, tajā vēlu vakariņu un vēlu gulētiešanas paradumos. Iespējams, ģenētiski tur ir kaut kāds treniņš organismam, kas ir adaptējies, bet iebraucējiem tas šobrīd sagādā papildus stresu. To es arī pats esmu izbaudījis uz sevis. Cukuru un aptaukošanās rādītāji kāpj, tāpēc, ka mainās tas, kā mēs gatavojam ēst. Kādreizējā vidusjūras diēta bija ļoti izteikta mājas gatavošana. Tagad tas ir pārvērties par arī ātri, ērti un efektīvi, un lēnām, protams, restorāni un dažādas tādas kafejnīcas, kas gatavo ultra pārstrādāto pārtiku, pieaug. Protams, Spānijā ir novecojuša populācija, tas nozīmē, ka ir vairāk kronisku slimību, un arī jāsaka, ka smēķēšana ir ļoti augstā īpatsvarā, ko varbūt iespējams es statistiku par smēķēšanu Latvijā nezinu. Manā vidē ir, tā teikt, cilvēki, kas elpo svaigu gaisu, un viņi ar to neaizraujās, bet man liekas, ka Latvijā tas īpatsvars arī smēķēšanas ir augsts. Vidusjūras piesārņojums un zivju piesārņojums un mikroplastikas un ķīmija pārtikā neizbēgami ietekmē kā iedzīvotājs Latvijā, tā iedzīvotājs Spānijā. Psihiskā veselība brūk, tāpēc, ka iekaisumi un problēmas parādās visiem, arī visiem Eiropā dzīvojošiem. Tātad nervu sistēma ir pārslogota, nepārtraukti. Un depresijas līmeņi, sociālās problēmas, mentālās problēmas, krīzes, bulings, dažādas agresijas, kas izpaužās skolās, bērnos, to es arī dzirdu šeit. Un vidusjūras diēta zinzīno izpratnē. Sakārtojam omega-3, 6 līdzsvaru. Balanceļā ir iekšā polifenoli, tātad, kas ir paši pa sevīm pretie kaisuma marķieri. Ja mēs salīdzinām šobrīd pieejamos vitas laboratorijas datus par taukskābu testiem Spānijā un Latvijā, tad mēs redzam, ka pirmreizējie testi Spānijā ir vēl sliktāki nekā Latvijā. Un tie, kas atbrauks šeit, arī sapratīs to bildi. Ļoti daudz maizes izstrādes produktu Madridē vai Vidienē. Maize, tapas, kafijas, pieni. Varētu padiskutēt. Varētu pāanalizēt, jo tas, kas ir Spāniju ēdienkarte un tas, kas ir vidusjūras ēdienkarte, tas divas dažādas lietas. Vidusjūras ēdienkarte ir Sardīnija, Sicīlija, slēgtas salas, tur tās tradīcijas ilgāk ir saglabājušās. Pie jūras, pie okeāna vietas, tur, kur zīvis ir olīveļa, bet Vidienē tā bilde ir savādāk, un tas nozīmē milzīga populācijas daļa. Tātad zivju kvalitāte visā pasaulē krīt. Šķiedrvielu apjoms visā pasaulē krīt pieaugušiem cilvēkiem, ko mēs nevaram nolīdzsvarot. Mikro uzturvielu blīvums, ja B tipa uzturvielu trūkums, ir tas, mēs esam badā no tā, ka mums pietrūkst mikrovielas, bet mēs neesam badā no tā, ka mums pietrūkst makrovielas. Āfrikā, bieži vien, ko mēs sakam, nevar tā arī teikt par Āfriku, tas tā nav taisnība. Bet, teiksim, bieži vien tie piemēri par afrikāņu bērnu, kuram ir piepūties vēders, viņam ir makrovielu trūkums un mikrovielu trūkums. Tātad tur fiziski nav ko ēst. Tad, ja mēs runājam par to, bet Āfrika ir arī ļoti dažāda un milzīga. Un B tipa uzturvielu trūkums ir tas, ko piedzīvo rietumu sabiedrība. Stresa un iekaisuma cikli. Tāpat cilvēki ir noguruši. Piemēram, Andalūzijā cilvēki lielākā daļa strādā turismu jomā, tas ir uz kājām, tas ir garas stundas, tas ir veikalu vaļā, tas ir kafejnīcas vaļā, un tāpēc ļoti grūti atrast personālu. Tie ir
40, 50 gadīgi cilvēki, kurš strādā turisma jomā, kafejnīcās, restorānos. Un apkalpojošā sfēra, kas apkalpo visus tos miljonus turistus, kas atbrauc uz Malagu, uz Andalūziju, uz Rondu, uz Seviļu. Tātad stress ietekmē arī šeit cilvēkus. Tātad funkcionāls rezultāts ir pārskatīt to, kas ir vidusjūras diēta, pārskatīt to, kā es teicu, ka Zinzino piedāvā šo risinājumu. Zinzino piedāvā risinājumu aizvietot to, ko mēs pēdējos gados esam sabojājuši. Un šobrīd pārtikas un pasaules izpratne mainās. Uzturbagātinātāji ir vienīgais veids, līdzīgi kā medikamenti, ja mums ir krīze. Bet, ja mums nav tāda krīze, tad mēs lietojam tādus uzturbagātinātājus, kas sakārto barjeras organismā, un tad ar gribas spēku mums ir daudz vieglāk sakārtot to diētu un notiek izmaiņas, bet tas nenotiks viena mēneša laikā. Tas, kas man patīk Zinzino veselības koncepcijā un uzņēmumā, ka mēs esam uzņēmums, kas ilgtermiņā risina lietas, kuras sabiedrības veselība nebija atrisinājusi gadiem. Tātad viens no primāriem produktiem ir omega-3. Dati parāda skarbu situāciju gan Spānijā, gan Latvijā, gan visā pasaulē. Tātad omega-6 ir vairāk nekā omega-3. Tādā veidā veidojās šūnas barjeras problēmas. Normālai šūnai nepieciešams stript augstskābes. Normālai šūnai vai riskiem ir vajadzīga pareiza proporcija. Lielākā daļa cilvēku dzīvo slēptajā, klusajā, neskaidrajā zonā, jo viņi nezina. Dati no Norvēģijas Vitas laboratorijas, ar ko sadarbojās Zinzino, parāda, vidēji 97% cilvēku iztrūkst omega-3 augstskābes. Kā mēs risinām šo problēmu? Ar dažādām zivju eļļām. Balanceļa ir radīts, patentēts Zinzino produkts, kuram ir paaugstināts omega-3 apjoms, kuram kā antioksidants, jeb viela, kas pasargā no omega-3 oksidēšanās organismā, ir polifenols. Un es zinu, ka šobrīd kaut kur pasaulē cilvēki arī diskutē par to, ka omega-3 nav nepieciešama. Iemesls ir nepareizs antioksidants, kas rada toksisku vidi. Jo paaugstinātas devas un antioksidants, kas oksidējās par ātru, rada toksisku vidi organismā. Un tādā veidā tas paaugstina iekaisumu. Omega-3 ar polifenoliem ir tehnoloģisks izrāviens, kas tapa daudzu desmitu gadu laikā, zinātnieku izstrādāts produkts Norvēģijā, un teorētiskā daļa ir ļoti skaidra. Tā mums ir nepieciešama jebkurā vecumā. Smadzenēm, imūnsistēmai, sirdsdarbībai, veselīgai novecošanai, atjaunošanai. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes rekomendācijas pasaka smadzeņu darbību, sirdsdarbību, imunitāti. Bet tā kā tas ietekmē jebkuru šūnu, tas nozīmē, tas ietekmē visu. Biomaiņu, endokrīno sistēmu, nervu sistēmu darbību, smadzeņu sistēmas darbību, jebko. Un tieši tik vienkārši varētu pateikt, ka vidusjūras diēta, uzturs, Zinzino produkti kā mūsdienīgs un vienkārši viegls risinājums atrisina šo problēmu. Polifenoli, omega-3, neliela D3 vitamīna deva, dažādas garšas, certifikācijas ir tas, kas padara produktu koncepciju pavisam savādāk. Es nepieskāros dažādiem produktiem, bet kādreiz es sāku savu ceļu ar omega-3 testu, augstskābju testu un balanceļu. Kādreiz es nedomāju, tagad es lietoju vairākus produktus, kas ir Zinzino kompānijas klāstā, kas palīdz man atrisināt bāzes lietas, lai saregulētu ikdienas darbības mehānismus, ēdienu, uzturu, enerģiju, miegu, lai es varētu darīt to, ko es gribu darīt. Sasniegt to savu mērķi, padarīt vidi laimīgu, turīgu, veselīgu. Un skaidrs, ka tas ir dzīvesveids. Arī vidusjūras diēta, vidusjūras dzīvesveids ir dzīvesveids. Un tam sastāvā ir ēdiens. Tikai jāsaprot, ka mūsdienu ēdiens mainās. Un Zinzino šo problēmu ir atrisinājis. Viegli un vienkārši.
3 produkti, kas katrs dara savu lietu. Balanss, atjaunošanās, atbalsts. Ja jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, vai vēl gribās par kādiem citiem produktiem uzzināt, tad jūs varat prasīt tiem cilvēkiem, kas jūs uzaicināja šo lekciju. Šajā nedēļā ir pieejams melnās piekdienas piedāvājums. Jūs varat prasīt tiem cilvēkiem, kāds tas ir, vai tie produkti, kas mani interesē, ir piedāvājumā, ko es iegūstu, kā es viņus varu nopirkt, un prasīt viņiem šīs detaļas. Rītdien ir kolēģi, kas runās par zarnu traktu. Ievs Grastiņa runās vairāk caur zarnu traktu prizmu. Problēma var būt tavā zarnu traktā un par analīzēm. Un arī šonedēļ vērtīga lekcija, Polko Eitona, doktora Polko Eitona lekcija par veselības situāciju, par prevenciju un preventīvo dzīvesveidu. No manas puses tas viss. Paldies par uzmanību. Paldies visiem 200 skatītājiem, klausītājiem. Ja jums rodas privāti jautājumi, variet droši man uzrakstīt un arī atgrieznisko saiti uzrakstīt man. Un, ja jums ir vēl kādi papildus jautājumi, tad droši vēršieties pie tā cilvēka, kurš jūs uzaicināja šodien uz šo lekciju prezentāciju. Es domāju, viņi būs kompetenti jums paskaidrot pamatlietas un palīdzēt ar vislabāko veidu dabūt atbildi, kā būt veselam. Paldies visiem, redzu komentārus, jā, lieliska lekcija, pateicos, liels paldies, paldies.